Krāšauts ar dotu. Part 1. Es esmu vienīgā ar tā kā kādu fuck-ass vēstures skolotāju. Tā kā Kristīna knows what I'm talking about. Bet kāpēc vienmēr visi vēstures skolotāji ir tā kā veci? Vienmēr viņi ir veci. Es nemūžā neesmu redzējusi tā kā, labi vien reizi. Bet es neesmu redzējusi tā kā vēstures skolotājus, kuri ir jauni cilvēki. Un viņi vienmēr kaut kāpēc viņi insisto vilkt vai nu tā kā reāli omīšu vai opīšu drēbes, vai vienkārši full uzvalki. Man likās, ka šitā ir skola. Es neatnācu uz kādu saimnes sēdi. Kāpēc man Petersons sēž priekšā full on uzvalkā? Es atnācu mācīties, kas notika Pirmā pasaules kara beigās. Kāpēc tu sēdi uzvalkā? Nopietni? Un tad viņš tā kā pikasās. Labi, es saprotu, tā kā meitenes tā kā school dress code un whatever. Bet tā kā reāli meišām ir viens plecs ārā, un viņš uzreiz dedās tev sejā pasaka, meitenes, jūs mani uzbudinat. Es jūtos nedroši. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš baigi tā kā ģērbjās atvērti skolā. Labi, ārā no mājas that's tā kā different thing, bet skolā es atturēšos savu džemperīti un jaciņu. Tā kā tās vēstures stundas vairs nav normāls. Man patīk Petersons, don't get me wrong, viņš stāsta interesanti, bet tie pārbaudas darbi arī ir tik fuckās. Viņš mums iedod baltu tukšu lapu un pasaka vienkārši raksti. Tā kā vecīt, es atceros tikai to, ka tur kaut kādu veci tur nošāva, un tas vecs, kurš nošāva to citu veci, viņš dabūja kaut kādu tur žetonu par to, ka viņš tur ir nogalinājis cilvēku tik tuvu, ka varēja redzēt viņa acu baltumu. What the fuck? Kurš izdomāja šitos emblēmas un tā kā apsveikums, ok, whatever. But you get the point. Es padodos. Es vairs negribu iet skolā. Bet honestly, vēsture nav nemaz tik slikti, kad par to padomā. Vēsture ir diezgan viegli špīkot. Tā kā paņem telefonu, noliec uz krēsla, tas, labi, pat ja skolotājs staigā apkārt, labi, viņš ļoti reti staigā apkārt, actually. Bet es nošpikoju visu, man atzīmes ir labas. Un man besīja ārā visu laiku, kā ir kaut kāda tā kā jauna tā kā tēma vai kaut kādi svētki skolā, un viņi pasaka derindējās un pasaka, uztaisa video. Pēc to liekas, ka esmu kaut kāds tur filmētājs, liekas, ka es taisu filmas ikdienā. Es neesmu režisors. Viņš man pasaka, arī mums skolā bija 140 jubileja. Viņš pasaka, 8. ir jātaisa prezentācija, viņš mums pasaka, uztaisa 6-7 garu video. Intervējot cilvēku, kurš ir absolvējis skolu. Pirmkārt, ja man nebūtu brālis, kuras pie melna dabūšu absolventu no mūsu skolas, es ar nevienu nerunāju. Es tak neiešu pie random cilvēkiem, neprasīšu, tev ir kaut kāds brālis vai māsa, kurš pabeidz šito skolu. Es uztaisīju, paldies Dievam, man ir brālis, bet to video bija tāds čakars taisīt, un pēc tam viņš vēl piekasās pie visa. Vecīt, pats taistu savu video, ok? Es atnācu mācīties, čau, man vajag vienkārši dabūt labas atzīmes, gribu tikt prom no tās sasodītās skolas, iedod man darbu, es dzīvošu. Man nemaz nevajag tā kā visu to, ko mums tur māca. Tici man, es neaiziešu pie cilvēkiem, neteikšu, tu zināji to, ka kaut kādā gadā čalis nošāva vēl vienu čali, un viņš dabūja žetonu par to, ka viņš nošāva viņu, tāpēc, ka viņš redzēja viņa acu baltumus. Ja es tā pateiktu, cilvēku domā, ka esmu mentāla. Un tad viņš vēl pieliek klāt kaut kādus fucking dzīves stāstus un kaut kādus quotes, ko viņš tur ir. Vec pienāk vienā reizē mēs runājām par kaut ko. Vec viņš fucking
pienāk klases priekšā, nostājas zvaigznītē un saka, skolotājs satika teroristus. What the fuck, vecīt? Chill out! Tu man draudi? Good for you! Tu satiki teroristus, kamēr tu biji Turcijā. Man neinteresē, bet viņš tur goes on stāsta par to, kā viņš sēdēja kafejnīcā, ēda savējo ēdienu, viņš ēda jūras tā kā veltas and stuff, mēdīs and shit. Ok, Mr. Fancy, what the fuck? Un viņš tā kā sēž ar kaut kādu tur savu čomu, un viņi tur sāk kaut ko tur vafelēt. Un viņš vienkārši pēkšņi ir bam, 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 bam. Kāds sāk šaudīties. Labi. Un viņš redz cilvēku ceļas kājās un šeit. Viņš tikai pacelties, pastīties, what the fuck is going on, right? Un viņa tas draugs, viņš pasaka, vecīt, sēdi. It's gonna be okay, vienkārši sēdi. Viņš apsēž, pēc tam viņš redz, brāns, visas tās city, policijas un šeit piebrauc klāt. Un viņš atkal dzird bang, 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 bang. Izrādās, bija kādi tur teroristi, bija atnākuši izdomājuši aplopīt restorānu. Pirmkārt, kurš normāls cilvēks, kurš ir sane prātā iet aplopīt restorānu? Pēc to bankas trūkst. What the fuck? Izrādās, tur tie teroristi, kur aplopīja to banku, ne banku, bet tur restorānu, whatever. Viņiem tur bija kaut kāds shoot-off ar tiem policistiem, bet policisti viņi kaut kā trenētu or whatever, viņi loģiski nošāva to čalu. Es negribu braukt uz Turciju, guys. Es negribu braukt uz Turciju. At least vismaz 1 stundu mums ir skolā interesanti. All hail Petersona Jaunskungs, bro! Paldies par uzmanību!